Brauksim uz turieni sākumā. Kā viņš grozas. Nu, šeit ir ļoti daudz ierobežojumu, līdz ar to man pašam ir manuālais mappings. Un tagad gar maliņu. Gar to maliņu? Jā, gar to maliņu un braucam. Tu staigās vai man staigāt? Nu, labi, es tev pafilmēšu, būs smieklīgāk. O, pa tālu. Tie visi, kas ir spēlējuši joystick kaut spēles, šis ir easy peasy. Tad ir jāiziet perimetrs. Sākumā ir jāiziet aplis, un pēc tam mēs parādīsim, kā mēs sazīmējam zonas, kurā nebraukt. Mēs būsim iezīmējuši Perimetru. Perimetru, man liekas, pirmo zonu. Man te ir vēl viena zona, bet tur man jāuztais taciņu uz otru. Okay. Tātad, kad ir iezīmēti visi perimetri, un ir zonas, kā piemēram šī te, kurā nevajadzētu viņu pat izaicināt ielīst. Tad, reku, te spiežam create, un tad šāda. Šitien ir tas vēl var pievienot vēl zonu, ja ļauj kvadratūra. Channel, tas nozīmē takas, no-go zone, virtuālais žoks, obstacle free zone. Nu, patterns. Un patterns tas ir kādā pļaut. Respektīvi vertikāli, horizontāli, pa diagonāli. Tas tagad pagaidām svarīgi. Ieliksim no-go zone un apkārt šitam, lai viņš neapmaldās. Piem. Šeit spiežam start mapping. Jā, viņš arī pats skaidrā angļu valodā saka, sākam iezīmēt zonu, kurā nedoties iekšā. Mēs izdarījām visu, ne to, ko mums teica. Jā, tieši tā. Rekur, no-go zone mapping, respektīvi no-go zonā tā kartēšana ir pabeigta. Saglabājam. Mēs varam pievilkt tuvāk, un tad attiecīgi kartē viņi izstās šādi. Es par to viņam pagotu. Respektīvi, tie oranžā viņš tur nebrauks iekšā.